Sveiki, mīļā klausītāji! Tu zini, kas ir deratizācija? Es dzirdēju tādu vārdu. Deratizācija. Tā ir kādas telpas atbrīvošana no žurkām, izmantojot, protams, indi. Deratizācija. Samērā nesen pie manis atnāca vēl viens interesants vārds ar de priekšā - dehumanizācija. Deratizācija un dehumanizācija. Tur ir līdzība. Tur ir paralēlis starp šiem vārdiem, tieši šī de priekšā. De nozīmē, viena no nozīmēm ir atbrīvot, izbeigt kaut ko, noņemt nost kaut ko. Un deratizācija nozīmē, ka mēs atbrīvojam kādu telpu no žurkām, un dehumanizācija nozīmē to, ka es neteikšu. Ieliec mākslīgā intelektā, pajautā, kas tas tāds ir. Bīgi interesanti. Šim vārdam, tas nav populārs, to publikai nesaka šo vārdu, bet tā ir programma. Tā ir programma, kur notiek dehumanizācija, un blakus ir vēl viens vārds - bioloģizācija. Pie tam šī bioloģizācija attiecinām uz cilvēku. Klausījos tādu lielāku, garāku stāstu. Dehumanizācija un bioloģizācija. Abi divi attiecas uz cilvēku. Vau, papēti. Baigi interesanti. Tā.